Ой, блядь, visnogu. Ai, jau tā. Labrīt, labdien, labvakar. Sveiciens visiem maniem sekotājiem. Pirmdienā, vakardienā aizbraucu uz CSDD družas braukšanas apmācību Valmierā. Un arī bija 3 vēl citās vietās. Un arī iepriekšējās dienās vēl 3 citās pilsētās, ja es nemaldos, tātad Valmiera, Rīga un arī bija Jelgavā. Un es uzzināju tikai pateicoties Jānim. Jānis uzrakstīja praktiski stundu pirms, un es tāds, nu labi, aizbraukšu, paskatīšos, būs, nebūs vietas, jo visi jau sen jau laicīgi bija jāpiesākās. Nu, paveicās man, viens neatbrauca, un tikko arī pabraukti. Un arī vakardien paslidoju, beidzot paslidoju šo sezonu. Un, protams, norauzu aci, kā jūs jau manījāt. Bet tas būs arī vēlāk. Aizbraucu uz Zilo kalnu un mēģināju palikt stāvs bagāts. Nu ko, aiziet, ielādēju jums visu vakardienu. Stāvs bagāts nepalikšu. Domāju, ka būs pilns. Laikam būšu maz lietojis. Sākam ar BMW, varbūt pa priekšu, braucam uz to galu. Labi, bet nevajag tik daudz grozīt uz stūri. Ja jūs turēsiet rokas pie stūres, ja, tad jūs redzēsiet, ka to vienu kustību pilnīgi pietiek. Bet tas viss ir, lai jūs saprastu, ka nevajag pārgriezt to stūri. Vēl, un citam pa klēt pedāli. Labi, to ietai ABS. Ar saķeri kopā labi strādā. Daktarīt, aiziet. Un bremzēm. Stājās tā mašīna. Mēs ātri noņēmām gāzi. Labi. Es ieļauju, ka vēl pa reizei izbrauksim. Daudz maz labi. Nu, pamēģinām BMW mazliet ātrāk. Labi. Labi. Pēdējo reizi šodien. Izrādās ventilators strādā. Jopē. Nedaudz iekomentēšu šo apmācību. Ļoti sen atpakaļ, kad man bija vēl bembis, biju uz biķerniekiem aizbraucis un tur... Nākamais lūdzu, sākam. Šķieslīt tātad atbraucam visi pa labo pusi, pa labo. Nebija. Uz otru pusi. Jā. Ļoti pareizi. Viens no pirmajiem cilvēkiem, kas neiekrīt panikā un stūri negriež daudz. Tātad ļoti ar mazām korekcijām mēs varam noturēties uz ceļa un šo šķērsli apbraukt. Lūdzu, nākamais. Atceramies, nesacērtam to stūri pa daudz un negriežam tālāk. Iegriežam, gaidām. Uz otru pusi! Ar skaistu sāclīnīti, bet dabujām to mašīnu apkārt šim šķērslim. Ļoti labi. Nākamais lūdzu. Bija tikai viena figūra. Šeit bija 2, tātad slalomiņš un arī tā pati bremzēšana un šķēršļa apbraukšana bremzējot. Nu, vienīgais, ja nu mazums kāds no Valmieras CSDD skatās citu laukumu, lai būtu iespēja sasniegt kaut kādu tos pašus
minimums 50 km/h, un tad bremzēt. Un salīdzināt ar 60 km/h to starpību. Ja? Kad tie 10 km, cik daudz nozīmē uz tādu bremzēšanu un šķēršu apbraukšanu. Ja? Vai vari ar tiem 60 km apbraukt, vai nevari. Ja? Protams, tur viss riepas un viss pārējais, ja ir svarīgi. Šeit, nevarēja to ātrumu sasniegt. Tas bija viens. Un, jā. Tas arī pa lielam pietrūka. Ja? Arī to pašu slalomiņu. Sākumā uzreiz jau, tā teikt, pātrinājumā jābrauc iekšā slalomiņā. Prasītos, kad mēs jau līdz tai braukšanai sasniedzam kaut kādu jau noteiktu ātrumu. Protams, tas nav 50 km/h. Tie varētu būt arī, es tās sapratu, piemēram, man drošais slalomiņš ir ap 35, ja? Kaut kas tam līdzīgs. Un tos 35 sasniegt pirms mēs sākam to manevru. Tas tāds ieteikums, mazums, kāds no CSDD skatīsies Valmieras, ja? Tas tāds maziņš ieteikums, ja? Kad sasniegtu ātrumu, līdz jau tam slalomam, un tad tikai slaloma ar vienmērīgu ātrumu mēģināt izbraukt, ja? Kā jūs redzējāt, pasludinājies esi, tad ir laiks ir palikt bagātam. Tā, ko, sāksim mest. Aiziet, pirmā aizgāt. Teikšu, nekas traks nav, bet 13 € ir salasījies. Tik bieži pūtis vēl nebija. Tātad, jo vienkārši man ilgi tur viņas stāvēja, mētājās pa busiņu. Jau sen jau gribēja aizvest, bet kaut kā nesagāja. Un bija jau samīcījušās dažas. Bet vismaz kaut kas ir. Viss. Aiziet. Mīnus šitai mašīnai. Šitai suds. Aiziet cietī, paļājiens. Tā, ka neko neredz. Galīgi nevietā norit. Es domāju, aizbraukt uz Zilo kalnu, paskatīties, kā no augšas izskatās uz visu apkārtni. Zinu, ka nav ļoti balts, bet vismaz nedaudz balts. Tāpat tās īsti. Kā teikt, darīt ir ko, bet svētdienā. Beidziet, svētdienā ir jāatpušas. Es jau, protams, salādējis pilnu mašīnu esmu ar slēpēm. Slīdas ir līdz, bet droši vien nekur es nepaslidošu un varbūt arī nepaslēpošu. Bet, ja trāpīsies, būtu ideāli, vai ne? Tur. Sīkajiem būtu bailīgi brišķu un brakšķu kāpjot augšā. Kādreiz jāatbrauc, ka tikko svaigi uzsnidzis, viss balts varētu būt. Valmieras televīzijas tornis. Apslidošu riņķi mazajam bauzim un pēc tam lielajam bauzim. Pēc tam pateikšu, cik kilometri sanāks. Šitā es vēl nekad neesmu darījis. Labs. Bet kāds jau ir malcis. Sagurums jau ir liels. Kas sagurums? Mazais bauzis. Tuliņās būs apslidots ap riņķi. Bļāņas nolūk. Ai, jau tā. Auč.
Nu, lūk uz aci. Tā ir, kas spēlējās ar telefonu. Auč! Nu, labi. Nebūtu spēlējies, tad arī nenoraut uz aci. Viņš ņelku un sasita. Viss normāli. Malcam tālāk. Liekam telefonu kabatā. Traks var palikt. Netīra kamera. Nu ko, mazais bauzes ir apslidots. 3,1 km. Aptuveni. Tas ir, protams, aptuveni. Nu, pie pašām malām, protams, es nebiju klāti. Bet 3,5. Nu ko, slidoju atpakaļ uz lielo bauzi. Pa šito kanālu. Un skatīsimies, cik tad ir lielajiem bauzam riņķi. Karsti. Bet ej tu nost. Es man liekas, kamēr būs sals. Ar slēpēm jāizbrauc vienā dienā. Uzreiz katru dienu pēc darba. 5 vakarā uzreiz uz šeini. Vai nu slidas, vai nu slēpes. Ideāli. Tā es domāju, nu kur paslēpot. Redz, kur paslēpot. Šeit es arī varētu paslēpot vienalga kāds noskaņojums. Nu ko, labi lieku kabatā, kamēr es neesmu novilcis uz aci. Nu ko, sasniedzu atkal lielo bauzi un brūcu tālāk. Nu ko, esmu Bauža. Lielā Bauža ezera. Platajā galā. Traks var palikt. Bija labi. Pazuda caurums. Nē. Nepaspēju salīmēt, kamēr vēl bija visi plasmasi. Tad būs kaut kas jāpiekausē priekšā. Haidei. Nu, pagājuši gadu saplīsa. Kuras pagājuši gadu viņas atdauzīja, nav nejausmas. Bet otra vēl ir vesela. Tā kaut kad pa nedēļu jāsalīmē. Bet slidošanai netraucē. Tīri tik, cik hokeju droši vien spēlēt nevar. Bija labi. Nu, ko, Pieres lapja. 7 km noslidot. Āršāds. Kad es pēdējo reizi sportoju? Traks ar palikt. Jāsagriežu pret sauli. Labākajā gaismā būs, ja? Galvas lapja. 7 km noslidots. Ārprāts. Tas bija forši. Nu ko, visdrīzākais šodien, tad, kad tu skaties, jau ir pirmdiena. Pēc 5 noteikti es arī bliezīšu. Tikai izdomāšu droši vien varbūt ar slēpēm. Varbūt arī slidām. Nav nejausmas. Jāpierunā kaimiņš, lai arī slido riņķi. Jābrauc mājās. Jāpēd. Un jau spēlē gamings ar jums, ne? Tāpat kā vienmēr svētdienās. Pagaidām. Tāpat kā vienmēr svētdienās vakaros. Nu ko, tas šoreiz ir viss. Tā. Tieks. Slīdām. Šis ir atdauzīts. Kaut kas jāsalīmē. Un izrādās. Pamanīja arī to, kad ir otrai arī pavērās. Acīm neredzot, nokrītot. Slidai pavērās spurns gala vaļā. Nu, kaut kas jāuzliek, jāpiekausē, kaut kāds metāliņi klātī, jo šis taču neiešu jaunas slidas pirkt. Jā, pagājuši gadu šo sadauzījām, bet tagad pazaudējuši to mazo caumuriņu. Jā. Nu, kaut kā tā.